Es tev parādīju, cik viņa daudz. Skaistas tās puķas. Ej līdz kanjona lejai. Paskat, ja, izskara maliņi pilns. Tā, nonāca līdz lejai. Ir kādreiz te bijusi upīte. Tagad ir izkaltis. Tāds taurentiņa. Daudz taurentiņa. Klusums. Šoreiz gan bija ļoti daudz čūskas, bet viņas ļoti veiklas un pašas mok no cilvēkiem. Tad tās melnās ir daudz, viņas ir, taurentiņa. Pilnīgi tā kā kāds māgurnis lido visu laiku riņķī. Tās melnās čūskas, viņas tā kā mums Latvijā ir zelkši. Tā šeit ir tās melnās, tikai viņas bišķiņa lielākas un tāda ļoti spēcīga ķermeni, ļoti ātri kustās. Un daudz ķirzaciņas un brīžiem ir tāds, hops, saraustos. Bija ķirzaciņa vai kāda čūskiņa. Tad jā, viņas pa lielām bēg prom, tā kā nav tik traki. Kur vien atkal tikko aizlīda strauji, jo viņam, es tagad pēc skaņas atšķiru ķirzaciņam tā maziņāks, tāds ātrāk, tā čaukstoņa. Un tām čūskam ir tāda spēcīgāka un dziļāka, viņas tā vienmērīgi ielien iekšā. Tā, tagad iešu pa tādu mazu tāciņu augšā. Apiņām, paskatīsimies, kas tur ir. Kas mums šeit ir? Oho! Jāizlasa, kas tur rakstīts. Tā, tur aprakstīts bija kanjoniem. Šiem reģioniem te vairāk tie kanjoni. Šis ir kanjons, kurā es biju pagājuši gadu, kur ir ļoti skaistas ūdenskritums, tāda nav turistu vieta. Ļoti skaisti. Kur tur šitie rasi, upiņa. Un kaktusīši un klintis un alas. Sapratu, kur šī taka iet. Man ļoti patīk šīs tā kanjona takas, tāpēc, kad tas kanjonos ir pilnīgs klusums miers, un tikai jāatskrien kaut kādas skaņas. Un tur tagad var dzirdēt dzelzceļu, nezinu, vai var dzirdēt video vai nē, bet viņš ir diezgan tālu. Un viņu naktī varēja redzēt maz jāņtārpiņš, jo ļoti augsta ir. Kas skaista taciņa augšā iet. Super. Tā patīk pa kanjoniem iet, tāpēc, kad ir šis tā pilnīgs klusums un miers. Un interesanti, ka brīdim kaut kāda maza vēja plūsmiņa dažādas šīs tas smaržas atnes. Tik fantastiski. Gad smuka taciņa. Super. Tā, te man ir taciņa. Un te gribēju parādīt. Te ir radziņš tam vienam kanjonam. Un tad tur pa vidu aiziet cauri nākamais. Viņš tika sanācis gāja pa lejām vienam pāri. Tas sanāk vienam tur gāja pāri, otram un tad tur augšā. Tā kā šķērsojot vairākas. Un tur iet tā šoseja un dzelzceļš. Cik piezūmot var. Un tur pa vidu vēl iet cauri tāds. Bet tur netiek no tās puses klāt. Viņš aiziet pilnīgi citur tas ceļš. Tā uz takas. Man liekas, tur ir divas. Jā, neaizmuka. Jā, lai cik dīvaini nebūtu. Man patīk ar krokšiem staigāt. Es pieradu izceļos visur un ir ok. Ir ok. Man tā patīk. Ir ok, ir pierasts, jā. Tādas te tās takas. Smukiņi. Plašumi lieli. Ja, kaut kā tā.
Izdevās tikko vienu čūskiņu čučut uzfilmēt, viņa gan ātri aizrāpoja prom. Tā, nu izvēli takām tagad. Tā, nu es pazaudēju taku. Ir tāda downhilla taciņa. Būs jāiet pa šo. Tagad nav saule. Bet vienalga ir tik satiks visi nosēdus, viss labi. Foršs challenge. Atrast jaunas takas. Tas ir exciting. Baigi smieklīgā situācija. Tagad es lēmu bišķi, ko viņa. Baigi smieklīgā situācija. Es tā domāju, nu paiešu bišķīt pa to ceļu. Eju. Jāpaskatās, kas tā pa taku. Jāpaskatās, mililīti. Dzeltena oranžais restaurāntiņš. Jāpaskatās, kas tā pa taku. Tas ir tik exciting izpētīt tās takas. Nu, kaut kur jāiziešu. Interesanti. Tas tieši tas piedzīvojuma gars, tas jau tas paršākais. Atkal čuskiņš. Viņas bēga no cilvēkiem. Tā kā nāk ko baidīties ir ok. Runājot ar vietējiem, teica, tas galīgi nav kaitīgs. Tā kā viss kārtībā. Paskat, kas pa plašam ir. Ļoti. Pasaina. Tā, dāma. Tas zilgas. Tas tik skaistas. Un kad vējā, kā viņas zvana. Skaisti. Un kas smaržo. Ja varētu nodot vēl to smaržu. Kas skaisti. Ļoti. Es te tā eju un domāju. Kāds augsts pakāpiens. Eju un domāju. Tiesa es iziešu. Tiesa es iziešu. Tur, kur es biju domājis ārā. Kā jūs domājat? Es mēģināšu. Jā, nu. Man tā šķiet, ka būs. Es ļoti ceru. Kā patīk tās smaržas. Taurentiņu burtis visu laiku apčabina. Samīļo. Smaržo viss. Un tad, kad vējš iešauc gajonā caur tām skujām, tās skujas ir tādas mīkstas un garas. Viņš tik tāda melodija cauri tik skaisti skan. Skan jau no vējš ir magic. Ir tās skujiņas tādas mīkstas un garas. Mīkstiņas un garas. Tā šalkoņa ļoti skaista smalka sanāk. Tā viņš. Tam. Tadā! Jā, es iznācu pareizajā vietā. Super! Super! Es esmu ļoti saviņota un priecīga, ka atradu apkārt tādu veselu taku, kur skaisti staigāties. Super! Es esmu ļoti priecīga. Ko nozīmē noriskēt un izmēģināt jaunas takas. Kolosāla sajūta. Un tagad kā dāvana šis kanjona vējš.